Katru nedēļu akciju tirgos kāda apokalipse. Šoreiz Trumpa tarifi, kurus viņš uzlika Meksikai, Kanādai un Ķīnai. Indeksi šodien apmēram -2%, atkal Black Monday. Kā jūs domājat, cik tālu var krist akcijas un indeksi? Kad Trumps palielināja tarifus 2018. gadā, tad Nasdaq tā gada rudenī nokrita par aptuveni 17%. Šobrīd 2% kritiens nav nekas, tāpēc es ieteiktu neiztērēt visu savu naudu šaujam pulveri, nopirkt pirmo dipu, jo līdzīgi kā komodo dzīvnieks un lauva, viņi gaida, kad upuris nosiņos, paliks vājš un tad bruks virsū. Līdzīgi arī akciju tirgi varētu vēl būtiski krist, un gudrākie investori nogaidīs un lielāko daļu iepirks tad. Šobrīd investori gudro, kuras akcijas vismazāk būs ietekmētas no šiem tarifiem, bet ņemiet vērā, ka arī Eiropas uzņēmumi var ciest, jo Trumps saka, ka viņš uzliks tarifus arī Eiropai. Kāpēc tarifi var būt ļoti slikti priekš akcijām? 25% tarifs. Tas dod būtisku izmaksu palielinājumu, kas nozīmē, ka daudz uzņēmumu peļņa būs būtiski mazāka. Un tā kā akcijas cena parasti aug, jo peļņa aug, tad ja peļņa būtiski samazinās, tad bieži vien uzņēmumi tiek pamatīgi sodīti ar 10–20% akciju kritumu. Otra tarifu problēma ir, ka tas palielina inflāciju, kas nozīmē, ka Fed likmes nesamazinās. Un investoriem labāk gribēsies turēt naudu bondos vai money market funds, kas nozīmē, ka neieplūdīs jauna nauda akcijās. Tirgus ļoti bieži vien piedzīvo overreaction, un tas nozīmē, ka varētu būt uzņēmumi, kas nav ietekmēti no tarifiem, kā tehnoloģiju, tieši programmatūras uzņēmumi, varētu būt laba pirkuma iespēja. Daudzi domā, ka tarifus kaut kad tomēr anulēs, ka Trumps grib kaut ko panākt. Nezinu gan ko īpaši, vai ar Kanādu, piemēram, viņš grib panākt, ka Kanāda pievienojas Amerikai. Tad tas jau diezgan nereāli. Un vēl ir tāda lieta, ka viņš šos Trumpus uzsāka no emergency regulas par to fentanilu, kuru tur indīga viela, narkotiska viela, kad tas ir viņš dabūja šos tarifus bez kongresa lēmumu. Ja atrisina to fentanila lietu, varbūt tarifi tā kā atceļas līdz atkal kongress par to balso. Tāpēc. Kamēr filmēja postu, tikmēr meksikāņu valdība jau risina robežas problēmu un Trumps pārceļ pa mēnesi tarifus. Bieži vien šādās kritienos krīt daudz uzņēmumi, arī bitcoins. Kāpēc bitcoinam krist? Bet tas ir saucamais liquidity grab, kad cilvēkiem vajag naudu, viņi domā, ka tā nauda noderēs nopirkt kaut ko lētāk, tāpēc viņi pārdot visu kaut ko. Ja tie tarifi tiešām būs ilglaicīgi un tad arī uzliks Eiropai, tad Eiropai būs grūti, un pozitīvais varētu būt tad, kad Eiropas centrālā banka samazina šo te Eiriboru, kas tad būs vieglāk mums te visiem cilvēkiem Latvijā, kam ir kredīti. Nāciet uz manu Telegram grupu Naudas pasaule, apspriedīsim vairāk visādu info.